jauniešus, kas nav sasnieguši 18 gadu vecumu. Taču šajā Pierīgas pilsētā tika savākti gandrīz 600 paraksti, lai ierosinātu referendumu. Es apskaužu tādus, kā teiksim, Alsungu, kurš šorīt par radio teica, ka neviens nesot nobalsojis par referendumu. Vangažos citautieši ir vairākumā. Tikai 37% iedzīvotāji ir latvieši. Gan vietējie krievi, poļi, ukraiņi, azerbeidžāņi, gan latvieši savstarpēji esot draudzīgi. Mazākumtautībām te ir savi kultūras pasākumi, bet referenduma dienā rinda iecirknī nemirkli nekļūst īsāka. Būs vieglāk dzīvot. Nevajag šitos te latviešu vai krievietis. Vajag runāt latviski un krieviski, kā bija agrāk. Латышский язык должен быть государственным. Es uzskatu, ka latviešu valodai jābūt valsts valodai, bet krievu valodai jāpiešķir status, lai varētu tajā sazināties un strādāt. Считаю, что латышский должен быть. Un kā jūs nobalsojāt? Я проголосовал par. Es nobalsoju par, bet uzskatu nedaudz citādāk. Чуть по-другому. Es tādēļ negāju barikādēm, lai šodien balsotu par ķīniešu vai citas jebkuras valodas ieviešanu Latvijā. Man ir 3 mazmeitas, es nemaz nevaru citādāk balsot. Es gribu, lai latviešu valodu neizmirst. Jūs balsojāt par krievu valodu? Protams. Bet jūs runājat pilnīgi bez akcenta. Es krieviski runāju bez akcenta, angliski runāju tāpat nelielu akcentu, tā ka tas neko nenozīmē. Es domāju, ka maniem bērniem būs labāk mācīties krievu valodu, būs vieglāk. Es nezinu, ko vēl pateikt. Parādīsim Eiropai, ka neesam minoritāte, tā Vangažos. Tajā pašā novadā, tikai 10 kilometrus attālākajā Inčukalnā, mūsu filmēšanas grupai neizdodas sastapt nevienu, kas būtu par krievu valodu oficiālajā saziņā. Maigai Rasiņai referendums iekritas 85. dzimšanas dienā. Es ceru, ka mums būs izdevies. Ka mums vairāk neviens nevarēja darīt pāri. Arī bērniem skaidrojām to, ka ir piedodama reizēm varbūt tās vēlēšanās nepiedalīties, bet šis ir pasākums, kurā noteikti jāpiedalās. Ja nebūtu šis referendums, mēs nebūtu visi tik vienoti. Bija tāds laiks, kad cilvēkiem tā kā varbūt tās vienalga bija. Vai ir jūsuprāt mainījušās savstarpējās attiecības? Jā, uz slikto pusi sanāk, un ne jau cilvēku patēt, tas viss no augšas. Nav mainījušās. Daudz draugi krievalodīgie un nekas nav mainījies. Ne pirms, ne pēc, es domāju, nebūtu. Ir saspringta situācija, to tiešām var manīt veiklā, iepērkoties, piemēram, kur strādā kāds citvalodīgais. Kāda būs diena pēc referenduma? Gandrīz visi aptaujātie atbild. Visticamāk tāda pati kā citas. Inčukalna novadā visu tautību cilvēki mums atbild. Diez vai kas būtiski mainīsies. Zandozola Balota, Dainis Lācis, Latvijas televīzija. Mēs kopā braucam ceļojumos, kopā strādājam un izklaidējamies, tāpēc šodien kopā izlēmām piedalīties referendumā. Tāpēc kāda Rīgas centra iecirkņu pieskandināšanas ar savām skaļajām balsīm atzina rokeri no dažādiem Latvijas motoklubiem. Repat kruķi nav šķērslis.